Katru dienu par to runā, katru dienu. Jā, viņi... Vesels. Viņai tas jādara, viņai tas ir scenārijā. Viņai to vajag. Šonedēļ varēja redzēt tavus asaras, kad pedagoga visiem sadeva pa mizu par to, ka ne līdz galam zinot vārdus. Saki, lūdzu, vai īsti tas ir viegli pa vienu nedēļu iemācīties visus dziesmas vārdus un vēl viņu izprast līdz galam to dziesmu? Tās asaras nebija tikai tā iemesla vien, tas bija vairāk iemesli. Un ir tā, ka es Dievu dēļ jau vispār nedomāju nekādu, nevienu iežēlināt ar savām asarām, vispār ne. Tu iznāci skatuves kāzu kleitā un tavs vēstījums bija skaidrs, tu veltīji šo dziesmu savam vectētiņam. Daļa publikas raudāja, daļa asi kritizēja. Kleita sabojāja visu skatu. Vajadzēja izvēlēties kādu citu tērpu. Balss jauka, bišku trīcēja, laikam uztraukums. Skatītāja vārdā Šeila raksta. Nezinu par to kāzu kleitu. Varbūt nevajadzēja akcentēt, ka tā ir kāzu kleita. Man pat liktos iespaidīgāk, ka viņi uznāktu vienkārši ar pufīgu baltu kleitu kā eņģelim. Tie, kas nesaprot kleitu, tie arī nesapratīs neko vairāk. Tur ir tā, ka vai nu ir, vai nav. Un galvenais, ka tu pati saproti, ko tu dari. Tas ir pats svarīgākais. Protams, ka tev kā māksliniekam arī jāsaprot un jānes atbildība par to, lai tu to mesiģu aiznes. Lai tu to savu stāstu izstāsti tā, ka tas ir saprotams pēc iespējas vairākiem. Bet to tu vari izdarīt tikai tad, ja tu 100% tici pati sev. Ja tu tici uz 90, tad tu vari neaiznest un pazust tulkojumā. Man tā ir bijis ļoti bieži, kad ir izstāds ķibels un neveiksmes. Un tas ir bijis tikai tāpēc, ka es neesmu līdz galam noticējusi. Vienmēr pietrūks šitik. Un to vajag iemācīties dabūt. Tā ir tikai ticība. Pasaka sev, es ticu un uz priekšu. Un lai tur vienkārši pārēj, lai pasauli pagaida, lai iepauzē. Tās acis, kas nav raudājušas, tās nemaz nav skaistas acis. Es jau nosolījos, es neraudāšu. Kāpēc? Kas ir par solījumiem? Ka tev katru dienu jautāšu to pašu jautājumu, kāpēc? Jo cilvēki grib saprast. Viena kleita, viens koncerts, kāpēc tu nevar aiziet? Ja tas varbūt var jautāt dalībniekiem, cik tas ir ārkārtīgi svarīgi, tā saskaņu skatuves starp jums un to apģērbu, kas jums ir mugurā, lai nerastos šādi jautājumi. Jā, tas ir būtiski. Man piemēram, Slīd ļoti tagad stimulē ar to. Viņa uzgāja, uzdrīkstējās, visa paša. Tagad es arī gribu uzdrīkstēties. Es gribēju kaut ko baltu, kaut ko skaistu, un tad es viņu uzmērīju. Sapratu, ka ir. Jā, ka viņa ir tik skaista, ka tu pilnīgi... Tad es saprotu, kā jūtās līgavas tajā dienā. Es domāju, varbūt riskēt, varbūt ne, bet es neatradīšu neko skaistāku. Un tās mežģīnas, un viss tas vienkārši sāc jau, bet mums vajag glaudīt. Kaut kas tik skaists un tik filigrāni izstrādāts, un tāds priekš sievietes tāds cildinošs un tāds cēls un tāds burvīgs. Un arī tas, kad Latvijā jau vispār šausmīgi ir arī tā moda aizgājusi, ka tie jaunieši jau ir tik samaitāti, ka viņiem tās kājas jau ir tik nebūtiskas. Un es arī neesmu redzējis tādu līgavu dziedam. Tas man likās kaut kas tāds, varbūt kādam tas liks kaut kur aizdomāties. Ka ir tādas lietas, kas ir kāzas, bērs un viss pārējais, kas ir tās alfa, omega, tas melnais, baltais. Tie ir dažādi pretpoli, ka tas ir dziļāk nekā tā viena kleita vai tā blondīna, kas uzkāp tajā kleitā. Tas liek aizdomāties, un tas bija arī mans mērķis. Mans mērķis nebija pastāstīt par vectētiņu un tā. Man to vajadzēja pastāstīt kodolīgāk, varbūt pat nepieminēt viņu. Man vajadzēja varbūt pateikt, ka man atgādina kādu cilvēku. Un tā, bet, ka jūs tā runājat visu laiku par to, man tas vēl vairāk uzjumtas tādas emocijas, un tas nav patīkami īstenībā. Bet tā bija tāda izvēle, lai emocijas parādītu, un tev ir jānes atbildība par to, un tu to dari. Es nesu to atbildību, protams. Un tev nav jātaisnojās. Tev nevienam nav jātaisnojās. Nevajag nevienam taisnoties. Tas ir pēdējais, ar ko nodarboties. Bet ir tāds kamols, un viņš labāk, kad es viņu laižu uz āru, nekā es viņu paturu sevī tur iekšā kaklā to kamolu. Jo mūziķi jau ir tāda emocionāla tauta, un ir grūti īstenībā kopā. Pirmā nedēļa ir stress, tur visās malās ir kameras, kuras tev un atkal pagriežās, un visur tev filmē, un ir horeogrāfija, ir aktieru māksla, ir viss kopsumā, un tu vēl nevari paspēt, tur vispār sevi sāk kopt, kur vēl trauks nomazgāt, un vēl uz pārunām eji treniņu tērpā.